vēlme tikai piedalīties bez vēlmes uzvarēt, tā nav uzvarētāja mentalitāte. Tā nav. Un par cik uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dieva jērs, Jēzus Kristus, tad tā noteikti nav Jēzus mentalitāte, jeb Jēzus Kristus domāšanas veids. Halleluja! Un tas ir labi, ka jūs esat uzvarētāju pusē. 1. Korintiešiem 2.16 ir rakstīts, jo kas ir atzīts tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu. Kungs, man šķiet, ka šoreiz mums vajadzētu piekāpties. Mums vajadzētu zaudēt. Nē, tas tā nav. Bet mums ir Kristus prāts. Es lietoju šo dīvaino vārdu mentalitāti. Viņš ir ļoti populārs mūsdienās. Tas ir vienkārši domāšanas veids. Mums ir Kristus prāts. Jēzum Kristum ir uzvarētāja domāšanas veids. Jēzum Kristum ir uzvarētāja mentalitāte. Mums ir Kristus prāts. Vai viņš ir arī parādījies tik tālu mūsu prātā, ka mums ir uzvaras apziņa? Jautājums lielais numur 1. Tātad Jēzum ir uzvarētāja domāšana. Tādai ir jābūt arī mums. Tādai viņai ir jābūt. Ja nav, tieksimies uz to, bet lai jūs nedomātu, ka es runāju no sevis vai no pasaulīgas konferenču gudrībām, jo šādas frāzes var dzirdēt. Bet patiesība ir tāda, ka es esmu sasūcies no viņiem, bet viņi ir sazagušies no mums. Vot tā. Efeziešiem 6.13. Efeziešiem 6.13. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai varētu piedalīties. Lai šad tad varētu pastāvēt. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Un nav tā rakstīts. Visu! Es nekliedzu uz jums, es kliedzu aizrautībā. Visu uzvarējuši vara. Tur ir visu. Kāpēc jūs neizlasījāt visu? Vēlreiz. Tāpēc satveriet, 3-4 kopā. Tāpēc satveriet visas Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Halleluja! Amen!